brī, nu, kārtējā diena, vēl 3 dienas palikušas uz tā kā kontinentālās daļas, un tad tinamies uz Tasmāniju. Un tagad, jā, izdomāju, nu, pat tiem dienvidiem izbraukt ir interesanti. Jā, es biju plānojis tā kā pa galveno ceļu atgriezties, bet nē, nu, braucu otro dienu, un ir ko darīt, ir ko redzēt. Un man tagad sastāstīja, kad, var sakot, pāri upē prām var pārcelties, neko nemaksā. Nu, es davai interesi pēc, zin kā, nometīšu līkumiņu, kaut gan tas līkumiņš īstenībā ir tuvākais ceļš. Un tad, jā, nu, tagad tiešām tā kā Somijā līdzīgi, kad ir prāmi satiksme pāri upē, šobrīd es ar sēžu mašīnā, mēs tagad maucam pāri, labprāt izkāp pafilmēt, bet šitais te onkuls man blakus nolikās, jo ritens lielāks nekā manējā mašīna, un tad es ārā nemaz netieku. Nu, un tagad, jā, nu, īsi tas braucieniņš pāris minūtes, tad tu esi pāri, un tad turpinam tālāk uz dienvidiem, nu, un tad jau droši vien stāstīšu, kas tur tālāk. Pa nakti, jā, palika vienā kempingā, pa brīvu, baigi forši pie paša ceļa, nekur nebija jābrauc. Satika tādi interesanti, tādi hipītāni, pār pa 50 gadiem dzīvo savā vanā saucamajā, jā, nu, tā kā lielajā busiņā. Parunājāmies pa dzīvi, nu, tīri interesanti, jā, zin, kā šitā cilvēka apmaiņas pieredze saucamā. Nu, kaut kā tā, jā, visi jau brauciet, jau tolīt beigsies, tad man jāslēdzās nost un jāmok no šitā milzeņa lielā. Labi, vai vēlāk sazinās, tad pastāstīšu kaut ko jaunu. Un, jā, ļoti skaista tāda pussala zem Adelaides tieši dienvidos sanāk, pa cik neinteresanti ceļi es uz Adelaidi atbrauc, pa tik interesanti man tagad sanāk braukt atpakaļ. To nevarēs izrunāt kaut kāds Fleuriju, kaut kas tam līdzīgs ar pussalu, bet viņi diezgan liela, un tad tu brauc gar, nu, tā kā paši piekrast pārsvarā, un tādi vairāk mazi ciematiņi, un, nu, mazi priekš Austrāļiem, nu, mūsu mērogā būtu tāds mazs normāls pilsētiņas. Un ir ko redzēt, jā, tur var piestāt, tur gan ir vecas mājas, gan ļoti skaisti skati uz jūru, un uz jūru, viņam okeāns, jā, kāda jūra. Gan visāds tur veidzirnavs un ūdenskrituma atkal es uz vienu uzķēros, pa laimi tālu nebija jāiet, nu nav, vasarā nav ūdenskrituma, ir vieta, kur kādreiz ir ūdenskrituma, kad ir ūdens. Bet jā, nu distancējoties no tā, tagad atbrauc jau vakarpus un domāju, nu gribētos palikt kaut kur beidzot sagaidīt, tā kā saulriet normāli pie jūras, atkal jūra, pie okeāna. Un paskatīties, nu kā izskatās, un tā, ka pēc tam nav jābrauc pa kaut kādiem meža ceļiem, atkal meklēt, kur gulēt. Iegāju tādā turisma informācijas centrā Viktor Hārborā. Jā, es palieku Viktor Hārborā, tai līča otrā pusē, tur var redzēt tās mājiņas, tur diezgan liela viņi ir, ciematiņš skaitās. Un tad, jā, iegāju turisma informācijā, viņi man iedeva kaut kādas koordinācijas, es tur sazvanīju čalu, un turpat 7 km attālumā nākamajā pilsētiņā. Jā, viņš saka, var palikt 25 šitie te dolāri no deguna, bet, nu, es nebūšu esies, nepakaulēšos, nu, pa 15 sarunājām. Slēgt teritoriju, tā kā es domāju, ka beidzot naktī iztiksim bez visādiem lēkājošiem ķenguriem un bļaujošiem velncazin, kas pat dzīvniekiem tur mauro un grābstās gar teltīm, es nezinu. Nu, mēģinās vienu nakti normāli, ir siltais ūdens, tad es domāju, izmantošu arī drēbi dienu, uztaisīšu bišķiņu, pamazgāšos, jā, lai nav pēc tam jāskrien, jāmaksā naudu par kaut kādām mazgāšanām. Nu jā, tā nodosim normāli atpūtīsimies. Nu, un tagad pirms tumsas, tā kā es domāju, nu jāapskat, kas ir, un man ieteica, un man ļoti iepatikās. Granīta sala, viņi tā kā redzat, projām ir tā kā no sauszemes, bet sasniedzam pa to pašu tiltiņu, ko tur var redzēt aizmugurē. Nezinu, man ar tiem attālumiem grūti noteikti, bet kaut kāds kilometrs, man liekas, nu dabu ilgi iet pāri. Nu jā, un tā sala kolosāli, nu nekā nav, bet viņi kolosāli tāda brīvības sajūta, tā kā, nu pa laukiem viņi tādi bišķiņi izdeguši, protams, saulē, nu pavasarī viņi droši vien zaļi. Un okeāns tālumā, un vēl kaut kādas mazas saliņas, nu nenormālākā brīvības sajūta. Es tiešām neatceros, kur man tāda bijusi. Kaut kur Bolīvijā, varbūt Isla del Sol, jā, kaut kāds līdzīgs sajūtas. Nav liela, var apiet apkārt kaut kādas, man liekas, stundas laika. Nu, es kādu stundu esmu, bet es nenormāli lēni, jo man baigi patīk. Un tad, jā, vēl parastā dienā it kā uz tās salas var nokļūt ar tādu tramvajiņu, ko zirgs velk, bet šodien bija uzrakstīts, ka nu šodien nevarot. Bet pēc tam sliedēm ierūsējušām izskatās, ka tur jau labu laiku tas tramvajs neiet, bet nu varbūt, ka viņš pāris reizes dienā iet, bet nu tieši šodien nevarēja. Cēnā bija uzlikt $7, ko teorētiski varētu pat atļauties, bet nu es jau tik un tā būtu kājām noteikti gājis, bet jā, nu salu noteikti vērts apmeklēt, Granīta salu, jā.
Viktor Hārboram, nu, un tā sala ir kolosāla. Jā, nu, grūti izstāstīt, te ir jānāk, jo tās mazās tāciņas, un galvenais cilvēki arī, viņi nav daudz, un tie, kas ir, viņi kaut kur visi ir, nu, tā kā savā, tu ej, nezinu, pusstundu pa to salu nevienu nav, nu, tu tādā brīvībā, un kur paskaties, nu, baigi krūti, jo haidī, jā. Nu, tā kā, jā, brauciet šurp. Tā vēl tāda interesanta lieta, jā, te blakus Golvas pilsētiņa, nu, arī ciematiņš faktiski, bet normāli pilsētiņa mūsu izpratnē. Un, nu, jā, turpinās gar šito dienvidu piekrasti otro dienu, jau baigi interesanti, vispār nebija plānojis braukt. Un tad ir tā, ka, jā, kartē man nav, bet šeit ir, nu, tāda karte uz sienas, ja tur kaut ko var saprast, tad var sakot, ir tā, ka augšā ir ezeri. Šitam te tās ir ezers milzīgs. Un te, kur tie spīdīgi, ir speciāli sacelt tādas, nezinu, nosprostojumi, dambi īsti, es nezinu, barāži, es īsti nezinu, kā tulko, es saprotu, ko tas nozīmē, bet īsti nevar iztulkot. Jā, tādas lietas, kas, var sakot, nodala okeānu, kur ir salsūdens no saldūdens, jā, nu, un respektīvi šī Marejas upe, lielākā, garākā, platākā upe Austrālijā, un pat pa sev ļoti, ļoti milzīgi upji. Es kaut kur lasīju, atceros agrāk, kad aiz Nīlas laikam, un kas tur Amazonas vai nu ūdeņiem bagātākā vai kaut kas, nu riktīgi tāda pasaules mēroga upe. Un šeit, jā, šeit pavisam netālu viņi ietek jūrā, es laikam līdz tai vietai arī aizbraukšu, viņi met vairākus līkumus. Gar tiem ezeriem viņi ietek ezerā, un tad no ezera tekot ārā, viņi met tos līkumus. Nu, un tad nezinu, kāpēc īstā doma bija, kad vajag saglabāt gan salsūdeni atsevišķi, saldūdeni atsevišķi, jā, bet, nu, sacelt tādu aizprostiņu. Nu, izskatās riktīgi pēc mazā ķeguma hesiņa, un, jā, tā arī, nu, ļoti interesanti tā. Pelikāns, starp citu, redzēju, un putns vērot var mierīgi, jā, šī tā būs riktīgā vieta, un viegli piekļūšana. Vai nu pastaigais ar mašīnu atbrauc kaut kādu 5 km ārpus pilsētas, ārpus tās Golvas, neviena cilvēka, čiliņš mierīgi, jā, var paņemt līdzi ēdamo, dzeramo, pikniciņu uztaisīt. Kā saka, māksla prasa upurs. Nu, tagad vakarā gaida, kad saule norietēs, tur gan apmācies ir, bet, nu tādu smuku video gribās, tādu vilnīšu, kur izplūduši un tā, un nevis video, bet šito te fočīgo, var sakot, uzstudē. Pļēt, ko augsts, tad ir pirmo reizi Austrālijā. Nu tā, ka neteikšu, ka nosal, bet, nu, ir normāli, jā, var sakot, vakar ir tā, ka liekas, ka tikai haļauti pie okeāna ir tā, kā ir, jā, nu, es nezinu, grādi, es pieļauju domu, ka tu 20, bet, jo, ko augsts. Bet labums ir, jā, akmentiņi šitie, te viņi pa dienu uzsiluši, godu vārds vēl turās tāds, nu, siltumiņš, rokām ir silts, pieliec, tā kā tas tur bija tāds, es nezinu, višā tāds ūdeli varēja nopirkt, ko tu saspiedi, tad viņš silt, nu tik silts viņš nav, bet uz akmeņiem tad ir ok, uz vienu uzlikt pakaļpusu un tagad rokas klāt gar akmeņiem, bet, nu jā, nu, māksla prasa upurus.